vairākus gadus jau kopā runājam un daram. Šodien es vairāk tādu dažus solīšus atpakaļ un arī pie tās aktualitātēm, lai mēs vēlreiz saprastu, ko tad mēs daram un kā mēs ejam uz priekšu ar vienotās pašvaldības sistēmu. Un tevi, ja runājam par drošību, šodien vairāk tas uzsvars, tā drošība, ja tā skatāmies, tie, kas zina, nezina, drošība, ja tur daudzas šķautnes, un ir pieejamība, ir konfidencialitāte, integritāte, kas ir dažādi termini. Un parasti, ja mēs sakam drošība, ļoti daudzi saprot, tur paroles, tur piekļuves, tur tas tālāk. Bet vairāk es gribu paskatīties arī uz to no tās puses, no tās pieejamības puses. Tātad, ja mums ir jāizdara darbs šodien, tad man tas darbs ir jāizdara. Un nav svarīgi, vai ārā lietus līst vai nelīst, tā zemīte ir jāpar. Un tā vienotā pašvaldības sistēma jau mums tā vēsturiski veidojusies jau 30 gadus, kad mums jau tas darbs ir jāizdara. Ikdienā iedzīvotāji nāk, pakalpojumi jāsniedz, un mums vajag rīku, kā tad to visu apstrādāt. Un te daži fakti par pašvaldības sistēmu, kur tad viņa ir izaugusi. Tad mēs viņu sadalām, ir liela sistēma, ir dažādas lietojuma programmas. Šobrīd mums ir ap 35 dažādas lietojuma programmas, kurai daudz moduļi, kas ir specializēti kādai noteiktai pašvaldības funkcijai, jo, kā zinām, pašvaldību funkcijas jau ir ļoti, ļoti plašas. Ja runājam par to, kas tur ir iekšā, mēs tīri paskaitījām personu datu kopas, tur ir ap 330 dažādas personu datu kopas, nerunājot par visu pārējo apjomu. Kādreiz, nezinu, kādu gadu atpakaļ skaitīju, mums ir pāri pa 2000 vispār datu tabulu, tur ļoti liels datu apjoms. Un lietotāju skaits arī ir viens no lielākajiem Latvijā. Tad šis ir, neskaitot Rīgu, Latvijā ir ap 35,000 lietotāju. Tas nozīmē, tas lietotāja apjoms, tas piekļuve sistēmai ir ļoti plaša, kas ir pārklāta par visu Latviju. Un no mūsu puses tas aizmugurais skatuves, kas notiek aiz skatuves, tad jau šobrīd mums uzņēmumā ir vairāk kā 260 darbinieki, IT speciālisti. Tad pie šīs sistēmas strādā puse no uzņēmuma. Sistēma ir ļoti liela. Tā ikdienā strādā noteikti vairāk, bet šis ir tas, ko sadalīt, tas tuvojās, pilnas slodzes darbiniekiem, kas ikdienā palīdz jums uzturēt šo sistēmu, lai viņa griežās, lai viņa darbojās. Un lieto visa Latvija, te tāda kartes ieliku, lai apmēram tā ir mums patīk zīmēt kartes, bildītes, vizuālā domāšana, uztveršana. Kā tad to Latviju? Mēs Latviju Viens no skatījumiem uz Latviju ir pašvaldību līmeņi. Tad, kad mēs skatāmies, kā pašvaldībā ir, ko tad var ieviest, jo mēs, kā zinām, cenšamies iet šo tādu godīgu principu, kā tad to visu ieviest, pa visu Latviju sadalīt, un viens no dalījumiem ir pēc pašvaldību budžeta kapacitātes, jo neatkarīgi, kas te, pieņemsim, kur tāds Ventspils novads gaišāks ap Ventspili, pieņemsim. Viņš ir gaišāks krāsā, viņam tā finanšu kapacitāte ir mazāka, bet tas nenozīmē, ka funkcionāli viņam vajag vājāku sistēmu. Tad tas nebūtu pieņemami. Tie cilvēki ir vienkārši, Latvijā tas viss sadalās pa visu Latviju tā kā sadalās, un mēs to sistēmu dalām pa šiem te līmeņiem. Kopumā mēs esam 6 līmeņus ieviesuši. Tur tāds atbilde sev pašam, kas tad tā sistēma valstī ir. Es parasti saku, tā ir otrā sistēma valstī, lielākā, tā, lai mēs aptvertu, kas viņa tāda ir, bet tikpat labi tā ir pirmā lielākā valstī, 3., 4., 5., pēc kā mēs skatāmies, tāda oficiālās statistikas jau mums nav. Bet, lai mēs saprotam, ka šeit mēs operējam noteikti pirmajā trīniekā ar valsts sistēmu, kura patiesībā šobrīd nav valsts sistēma. Un tā ir viena no problēmām, ar ko mēs cīnāmies katru šos te visus gadus. Ko tad šo sistēmu, kur likt kādu statusu piešķirt? Bet kopā, es domāju, šie risinājumi tur mums nāks priekšā. Es tā patīk salīdzināties arī ar pasauli, kur mēs esam. Valsts mums ir tik, cik liela ir.
naudas mums valstī ir tik, cik ir, un mēs varam izdarīt to, ko varam. Mums jāsasniedz labākais, un te tāds salīdzinājums, ko tad izdarīt? Reizēm saka, kāpēc mums nav tas ir taču tik skaistas sistēmas, pieņemsim, paņemt. Kāpēc tad līdz šim mēs neesam to izdarījuši? Pieņemsim, salīdzinājām tīri resursu vadības sistēmu. Ļoti laba sistēma. Šeit nav uzsvars uz ražotāju Microsoft, bet varētu būt tikpat laba cita. Tas varētu būt SAPS vai kāds cits. Vienkārši mēs izveicām salīdzinājumu gadu atpakaļ. Salīdzinot šīs sistēmas, kad varētu jau ņemt to pasaules pieredzi, ievilkt Latvijā un skatīties, kā tad attīstīt to pasauli, bet tā starpība starp specializētu pašvaldībām pielāgotu risinājumu, kas ir daudz ērtāks, ir apmēram 10 reizes. Tātad ievilkt to pasaules pieredzi, lietot, tad mums tai valstī jāpaliek daudz resnākai. Var paņemt vienu, šis ir tikai viens, kā mēs zinām, grāmatvedība, resursu vadība ir tikai viena no funkcijām, ko veic pašvaldība. Tās funkcijas patiesībā ir ļoti daudz, kā tad viņas būvējās. Līdz šim 30 gados mēs esam gājuši tās pieejamības, tās funkcionalitātes nodrošināšanas virzienā. Tātad, ja vajag, tad izdaram. Tātad ir vajadzība, iesim, saprotam, ka ļoti daudz darba tur prasa kaut kādu dokumentu apstrāde. Vajag, elektronizējam. Bāriņtiesas vajag, elektronizējam. Brīvie dzīvokļi, pašvaldības, tur dzīvojamais fonds, vajag viņu apsaimniekot, elektronizējam. Jo iedzīvotāji ir tik, cik ir, pakalpojumi jāsniedz un esam gājuši. Un šobrīd tā bagāža 30 gados ir ļoti liela, plaša. Un viņa kaut kā jāapsaimnieko, jādomā tās prioritātes, kurā virzienā iet. Jo tā pasaule arī attīstās, jo tajā bagāžā mums ir iekšā viss spektris, ko mēs zinām tajos 30 gados. Un 30 gados jau mēs esam vienmēr centušies visi izdarīt to labāko. Tātad ļoti labi atceros, es pats karjeru sāku kā programmētājs, 2. kursa students, atnācu strādāt un sāku programmēt. Tātad pats jaunākais. Mums bija no Vācijas atvesta tehnoloģija Visual Basic client servers, 98. gads. Un tā bija pati modernākā tehnoloģija, kur Latvijā tobrīd vēl bija tā saucamais Fox Pro, kas bija dosiskas sistēmas, bet mēs jau kodējām Windowsā. Tātad velkām iekšā pašu jaunāko tehnoloģiju. Un tas otrs, ko mēs ejam, un es pats ņemt šo te pasaules pieredzi un iet līdzi, protams, paiet tur 2 gadi, parādās jau internets plašāk izlietojumi, viss aiziet uz browseriem, mēs gribam lietot kaut ko tīmeklī, mēs ejam uz priekšu, un šis te mums tā pašvaldības sistēma jums ir piedzīvojusi visu, joprojām piedzīvo. Internets, tālruņi, mobilās aplikācijas, mākoņu pakalpojumi. Šodien ar runājam, daudz vajag visu pāriet uz mākoņu pakalpojumiem. Mākslīgais intelekts noteikti ir vajadzīgs, par to mēs esam runājuši daudz un lietojam. Mums daži arī piemēri. Un tur ir jādomā, ko tad kā mums pāriet uz šo pusi un atstāt kaut kur nost to vēsturi. Diemžēl uz šobrīd tā vēsture vēl velkās līdzi, kā jau minēju, mums tas pats projekts Digisots varbūt kaut ko nogriezīs no vēstures SOPu. Mums jādomā, kā Nino nogriez no vēstures, kā pāriet uz nākotni, jo tā vēsture, diemžēl uzliek lielus ierobežojumus, vai viņa paliek ļoti dārga. Viņu uzturēt, attīstīt ir neiespējami, parādās ļoti daudz dažādi riski, tā skaitā kiberriski, tā skaitā pieejamības riski, tā skaitā likumdošanas izmaiņas, funkcionalitātes papildinājumi. Pieņemsim, pašvaldība pieņem saistošos noteikumus, kā mēs zinām, decembrī, un tad mums vajag janvārī jau veikt nodokļu aprēķinu. Tātad mums ir 2 mēneši, komandas strādā diennakts režīmā, papildina. Varbūt tam komandām drīz vairs nebūs tehnoloģisku iespēju to izdarīt. Tas nozīmē, ka mums iestāsies šī pieejamības kaut kādi riski, ka mēs to izdarīt tehniski vairs faktiski nevaram paveikt tādā, vai vispār nevaram, vai tādā laikā nevaram. Otrs, atceros šeit, pirms kaut kādiem gadiem 3 mēs runājām par demografiskajām bedrēm.
Un man visu laiku neliek miera doma, uz kurien mēs ejam, kāda vēlna pēc mēs to visu darām. Un mēs te daudz runājam par skolām, izglītību, visiem bērni arī pārdzīvojam līdzi, kā tad attīstīsies tā mūsu valsts. Tad es domāju, jāpaskatās, kur tad ir tā demografiskā bedre. Un sev par pārsteigumu es tā nebiju iedziļinājies, kad šī ir oficiālā statistika no ekonomikas ministrijas mājaslapas. Tātad 25. gads, mēs šeit kaut kur krītam. Tātad demografiskā bedre tur ir 40 kaut kāds pirmais gads apmēram. Tātad joprojām mums samazinās iedzīvotāju skaits. Ko tas nozīmē? Mums jau vajag, kā tad noturēt to ekonomiku, kā sniegt pakalpojumus. Tad darbinieku jau nebūs. Arī mēs visu laiku meklējam, kas tad to darīs. Vajag izglītotus, spējīgus, saprotošus darbiniekus. Kā nosekt to visu? Mana atbilde ir IT. Kāds cits teikt, varbūt kaut ko citu, bet es kā IT speciālists noteikti saku to starpību, kā aizsekt to caurumu, kad mums jānodrošina pakalpojums, funkcionalitāte, atbilde ir tehnoloģijas. Vai tā ir lāpsta vai traktors, vai tas ir papīrs vai dators. Jebkurā gadījumā tās ir tehnoloģijas, kas var mums nosekt šo te vajadzību. Un tas strādā tikai tad, ja no tā ir efektivitāte, ja to mēs darām pilnā apjomā. Un te daži piemēri parasti, par ko mēs runājam, mēs parasti veicam kaut kādus vismaz savai tādai sirdsmieram aprēķinus, vai tas, ko darām, mēs darām pareizi. Un aprēķini ir balstīti ļoti vienkārši. Tātad vidēji šis te viena darbinieka valsts struktūrā izmaksas ir no 30 līdz 50 tūkstoši gadā vidēji. Pieņemot, var pieņemt jebkurus citus skaitļus, mēs operējam ar šādiem skaitļiem, varbūt tur neesam viņus apdeitojuši uz šodienu, bet tās izmaksas ir rēķinātas ieskaitot gan atalgojumu, gan darba vietas nodrošinājumu tā tālāk. Kā zinām, darbinieks jau neizmaksā alga, darbinieks izmaksā vide, kurā viņš strādā kopā ar atalgojumu un vispārējo. Tad pēc šādiem aprēķiniem ejot, jebkurš IT risinājums vajadzētu atmaksāties nevēlāk kā gada laikā pie normālas izmantošanas. Protams, ja ir liela ieguldījuma, liela sistēma, viņi atmaksājas ātrāk, bet tādas ejot, liekot klāt funkcionalitāti, viņai ir jāatmaksājas gada laikā, bet tikai viens nosacījums. Viņai ir jālieto. Ja nelieto sistēmu, uztaisa, palaiž, tad viņai ir tikai uz papīra, tad ir tikai izdevumi. Un par to mākslīgo intelektu nevar nepieminēt. Man ir tikai viens slaids. Jāiet uz priekšu, un mēs te vairākus gadus runājam, ka jāiet, jādara. Vai jūs zināt, ka pašvaldības sistēmā jums jau strādā mākslīgais intelekts? Jā, ļoti labi. Ir sistēma palaista šogad Atbildis. Ir tādi skaisti nosaukumi, kā es parasti saku, ir sistēma Atbildis. Tātad ir jau viena no šīm te problēmām, kas jārisina, ir zināšanas. Un kā mēs redzam, kā arī optimizēt darbu, ir ļoti daudz jautājumu, kā tad izdarīt sistēmā to, kā izdarīt to, un iedomājieties tai 30 gadu bagāžai, kāda apkārt ir dokumentācija, lietotāja rokas grāmatas un tā tālāk, un neviens jau viņas nelasa. Kurš lasa rokas grāmatas? Lasa ļoti labi. Tātad ir kas lasa, es nelasu. Man gribās ātri atrast, operatīvi. Tad Atbildis ar mākslīgā intelekta rīkiem ir jums lokāli noindeksētas, apstrādātas visas zināšanas, vienotās pašvaldības sistēmas šīs te rokas grāmatas, lai ātri un efektīvi atbildētu uz jautājumiem darbiniekiem, ko un kā darīt. Un vēl pāris slaidi par kiberdrošību. Te ir statistika no CERT mājaslapas. Te viņu nevar nepieminēt. Tātad, kur mēs esam, tā pasaule paliek mums tāda intensīvāka apkārt. Jo vairāk mēs lietojam, jo, protams, mums tas draudu līmenis arī ceļās.
Un ko tā statistika rāda? Tur ir apdraudējuma ietekmes. 4 tā ir augsta, 5 ļoti augsta, un šeit ir ietekme. C1 līmenis, tas ir uz valsti ietekme, un arī tur iedzīvotājs skaits skaitās. Tātad tās ir valstiskas sistēmas. Šī gada statistiku es nepaņēmu, jo tur nebija pa pusgadu, tur bija vēl pa mēnešiem, jāvēl kopā pa ceturkšņiem. Bet 4. gads, kā zināms, katru gadu tur aug apdraudējumi, un viņš rāda tendences. Tad tas būtiskais, ka pagājušajā gadā jau tas apjoms šeit dzeltenais 5 būtiskie kiberincidenti, kā redzam arī tajā augšējā sadaļā vairāk kā 1000 būtiskie, kam jāpievērš uzmanība. Un, kā mēs zinām, te nevar nepieminēt arī pagājušajā gadā pašvaldības sistēma piedzīvoja kiberincidentu. Šī gadījumā gan tas nebija uzbrukums, kā mēs visi zinām, ja? Tas bija arī šī digitālajā telpā vienkārši uzturēšanā, tā bija konfigurācijas kļūda. Bet ko darīt? No tā nevar izbēgt, kā es saku, nedod Dievs, mums arī ir kaut kādi citi incidenti, gan jau, ka ir, un kā mēs redzam, visu laiku viņi ir par kuriem mēs runājam, par kuriem nerunājam, par šiem incidentiem mēs gribam runāt, lai mēs mācītos no kļūdām un uzlabotu situāciju. Un tās situācijas uzlabošanai, kā te piemin, ir tie riski. Un mans tāds labs piemērs ir lāči. Tagad daudz runā, ka Latvijā lāči. Kāds ir saticis lāci mežā? Statistiski tas esmu vienīgais. Ja? Ticiet man, sajūtas nav labas. Sevišķi, ja tas ir nakts vidū un tas ir viens pats. Kā man prasīja, vai kājās zābaki brūni vai no iekšpuses vai nē, ticiet man, gandrīz vai brūni. Ja? Bet arī par šiem te lāčiem runājot, kā novērst, kā es dzirdu te runā, ko domāt. Jā, tur valsts kompensēs, tur varētu postījumus nodara, bet ja paši kaut ko būs darījuši lietas labā tam, lai šis te lācis neuzbruk. Kā zinām, tur stropus bišu izbojā, vēl kaut ko tur nodara bojājumus. Ja būs vismaz vienu pasākumu veicis, tad tur valsts arī nāks palīgā. Tā arī es teiktu, ka šie te riski, visi kiberincidenti mums jau jāliek līdzsvarā. Mēs varam ļoti daudz investēt, mēs varam neinvestēt nemaz, mēs varam domāt, kā noturēt līdzsvarā, un šeit jau ir kopīgs darbs pie procesiem, procedūrām, pie apstrādes, ko darīt. Un, kā zinām, valsts iegulda 5% aizsardzībā, un tā kiberdrošība jau ir valsts aizsardzība, un gribās jau te, es skatos, ka vajadzētu no tiem 5% padalīties arī uz kiberaizsardzību, uz to, kā tad tik galā ar tiem lāčiem. Jo, šeit jāmeklē riski, jo ir jau skaidrs, ka valstī ir tur tik finansējums, cik ir, vai tie ir fondi, vai kas cits, mums ir jāmeklē risinājumi un jātīsta tā sistēma tāda, lai mums tie lāči nenāktu virsū. Noslēgumā trīs lietas, kas jāizdara obligāti nākamgad. Kā es minēju, tas ir, lai mazinātu šo te lāča risku un teikt, ka mēs kaut ko esam izdarījuši, un šīs lietas ir tātad uzstādījums arī no mūsu puses. Viņas nevaram izdarīt tikai mēs, bet viņas ir obligāti jāizdara. Tātad jāmiklirē uz kādu valsts datu centru. Šeit es ierakstīju vienu, bet tas nav obligāti LVRTC, kā jau te visi godīgi saka, jebkuru certificētu datu centru. Bet koplietošana, te jau Ģirds arī teica, koplietošana. VPS sistēma ir viena lietotāja 41 pašvaldība. Nevar viena teikt, es iešu uz TET, es iešu uz DEAK, es iešu uz BITI, es iešu uz Tele2, es iešu uz LVRTC. Jāizvēlās viens datu centris. Un šeit ir ļoti daudz priekšā darba, jo tos noteikumus, tās prasības, kas ir mums priekšā, nevaram mēs nodrošināt. Fiziski, pat ne gala noteikumus un tā tālāk skatoties, nodrošināt mēs nevaram.
Mēs neesam datu centra pakalpojumu sniedzēji, mēs esam programmētāji, mēs esam ražotāji. Vēsturiski mēs esam tajās 30 gados to izdarījuši. Mēs tos 30 gadu tā ir vēsture, kuru nevar izslēgt. Bet tas ir jāizdara. Tāpat ir jāslēdz pamazām tā vēsture, kas ir, kā es rādīju, tas 98. gads, tas klients server, ir risinājumi, kā virtualizēt, kā padarīt drošākus, kā iet uz nākotni. Un divfaktoru autentifikācija, par to runājam jau vairākus gadus, kāpēc nav ieslēgta. Kāpēc nav ieslēgta divfaktoru autentifikācija mūsu sistēmās? Vakar ieslēgšu. Bet vai mums tie 35,000 lietotāji ir gatavi? Tas, ko mēs iesākām, mēs jau teicām. Parasto autentifikāciju mēs atslēgsim nākamgad jūnijā. Ja? Kolēģi, tātad, kā pātrināt to, ka davai ieslēdzam? Tātad viens ir, es aicinu, runājam jau vairākus gadus, ka tas ir jāizdara. Tagad es aicinu no otras puses. Mēs izslēgsim parasto lietotāju vārdu paroli. Tātad mums ir jāizdara, jo ko tas nozīmē? Mums visiem ir jāsainstalē, lai visiem 35,000 ir tas otrs faktors. Kopā būvēsim IT. Paldies!